Nu ko? Čau visiem! Kas jauns? Bardaks. Tātad, kā jūs redzat, ir pagalms izvākts. Ir tikai palikuši lūžņi, motors skaidrs, tāsies prom, tos cilvēks savāks. Tas stūris ir izvākts, viss krūmi apgriezti, gatavībā pārlikt šo to terasītu sturieni. Un vēl vajag to kļavu apzāģēt. To es arī darīšu. Tas, kas manā pusē drīkst zāģēt pēc likuma. Un kā jau redzat, jau ārdu visu ārā. Vajagā skrobi īstenībā ir bišķi, kad jāārda ārā ir. Bet, nu, sienas jau ir nostī. Tad grīda, jumts, karkas un viņu ārā no turienes. Un pārceļam viņu tur. Tad mēs viņu uzceļam tur. Šausmas, izklausās drausmīgi. Un tad darbnīca. Šeit nāks iekšā 2 metri līdz, nezinu, varbūt pat līdz tejienei. Ja man ļaus, ja man neļaus, tad nu labi. Metriņi. Nu viennozīmīgi, 3 metri, 2x3 metri man pietiks. Tur ir iekšā jaunais zāģis, nosūcēs vēl viens. Un, jā, tā kā tā, darba tiešām daudz. Bank holiday nedēļas nogal, teiksim tā. Jo pirmdien mums ir bank holiday. Viss ir, teiksim tā, atpūšās un viss ir cietī, tāpēc es neatpūtīšos. Es vienkārši raušos. Man ir doma šodien jau viņu nojaukt. Rītā ceļam tur, svētdien pabeigt. Un svētdien pirmdien darbnīca. Darbnīcai jāuzrauj ir karkas un viss pārējais. Jumts ir un 2 sienas obligāti. Paskatīsimies, kā man ies un cik stāv tikšu, ne? Tātad. Neko baigi neesmu filmējis. Pēc, ka nav laika vienkārši. Un vakardien pusdienu rāvos. Pusdienu reāli rāvos tiešām un nē. Kas ir izdarīts? Rāms gandrīz vai gatavs ir. Paliek tur uztaisīt tā puse. Es izdomāju, ka es netaisīšu viņu 2 metri, es taisīšu 1,60 m, jo tad es zolīdu varēšu aiziet aizmugurē un pieskarot loksnes klātī. Un tomēr jumts arī ies pāri, paši zināt kā, un tur ir tie koki, kas ir kaimiņu pusē, un es viņus negribu griezt, tāpēc, nu, tie 20-30 cm man baigi neko nemainīs. Jo tur jau nāks ārā siena, tā visa siena nāk ārā, kur tas plaukts ir, un būs čikiniekam. Bet, nu jā, šodien doma ir pabeigt visu konstrukciju un uzblēst jumtu, apšūt no ārpuses visu, izārdīt sienu. Būs ko ņemties. Pagalms ir pilns ar materiāliem, OSB, sapirku visu atvedu. Man čalis vēl šodien atvedīs grīdai materiāls. Būs 36 mm bieza grīda. Bet, nu, tā, es vienkārši pa brīdim parādīšu jums, kas ko kā, bet baigi nefilmēšu. Pēc, ka tiešām nav laika, un ja šodien tas viss ir jāpaspēj izdarīt, un iešu darbnīcā parādīšu, kas tur bardaks ir. Vakardien vienkārši izrāvu visu plauktu vienkārši. Tas viss nāk ārā, tāpēc materiāls sabāstas, kur nu var. Klupdams, krizdams, bet, nu, es domāju, ka būs ļoti labi. Vēlēs tagad dabūt to visu plaukt ārā, visu sienu ārā, un tad jau turpināsim tālāk. Tas te ir 2. updates, būs jau 3. un 4. updates, ne? Lai, turpinām strādāt. Hei, nu ko, 3. Jā, 3. updates. Oskars vēl guļ. Tātad, ko lai sāku? Kā redzat, tik tālu esam tikuši. Siena ir ārā. Grīda gandrīz vai pabeigta. Jānosiltina tā siena, jo tur nāks plaukts. Pārējās sienas iekšpusēs baigi nesiltināšu pagaidām, tāpēc, kad man būs materiāls vedīs. Kā redzat, jumts ir tāpat kā tas jumts. Un šeit ir tāds lazanāks. Iziešu ārā parādīšu. Man vienkārši es pērku OSB pa 14 poundu loksni, jo veikalā ir 20, kaut kas tam līdzīgs, daudz dārgāk ir. Kā redzat, vēl jāpabeidz ir līstīts, jāsaliek, papa visi salikt, vienkārši līstīts vakar izbeidzās, negribējās vēl trokšņot. Bet, nu, kopsumā ir tik tālu. Jau esam tikuši, teiksim tā, un būs krasava. Šodien plānā ir pabeigt visu ārpusi, coverot, ielikt grīdu, varbūt sākt siltināt no iekšpuses, salikt plauktu, visu iztīrīt, pārlikt zāģi, jau instruments dažus, lai var sākt kaut ko darīt, jo jātais ir pasūtījumi, un man vairs nav spēka. Teikšu, kā nav spēka, bet, nu, to vajag, fiks norausim un skatīsimies, kā izskatīsies tālāk. Vēl būs jākrāso, bet tas pašās beigās.
Hei! Es ir kaut kur galīgi pazudis, ne? Tātad, cik es tālu esmu ticis ar darbnīcu? Šeit, redzat, paliek vēl šos smuki. Tā te apakšā ar līstītēm. Tur arī paliek kaut ko, var salikt metālus. Kā jūs redzat, šeit var aizlīst. Tāpēc es atstāju tādu spraugu. Un šeit arī jāsaliek būs tā te smuki par zolīdo. Bet kopsumā ir, teiksim tā, jau 90% pabeigts, jo visu nedēļu strādāju, nebija laika, bet to, kas mums bija jāpaspēc līdz otrdienai, to mēs uztaisījām. Tad iesim iekšā. Izskatās, bārdaks kā parasti, tāpēc, kad vēl viss krāmējās, bet viennozīmīgi. Jūs redzat, zāļas ir šeit. Un tur ir tā vietiņa, tur ir nosūcējs, tur būs stūrī stacionārais urbīts. Tāda plauktiņa vienkārši no mājas nevajadzīga. Šis plaukts. Tiem visiem foršiem maniem atgriezumiem, kas man šausmīgi ir vajadzīgi, bet paliek vēl griezti bišķiņi. Jānosiltina, 2 sienas paliek un viss. Jo, kā jau redzat, te atkal mētājās materiāls. Bet Tūļ būs plaukts. Šeit būs plaukts. Tāds diezgan pieklājīgi liels, varbūt pat tik te augstu. Kāds 1,60 m, kaut kas tāds. 2 metri lielumā. Un tas plaukts arī paliek aizmugurē. Tad te būs viens apakšā, būs worktop un vienkārši visu ozolu var salikt. Tas normāls stingrs plaukts, jo šis nosūcējs paliek šeit. Otrs nosūcējs ir tur. Un vienīgais, ko es izdarīšu, šito trubu, es pārlikšu šitai pusē. Tikai tāpēc, kad es eju pa mežu, redzat? Jā, tāpēc to pārliksim tur, un šitās te lampas, nā. Tās mums nebūs. Reku jau ir atnākušas. Tādam vajag saitni, linku, vai kā viņi tur sauc. Šitās ir baigi labās. 1,20 m x 30 ar visu mazo strāvas to bloku. Viņas izskatās, roksā. Šādas. Šīs ir tās labās lampas. Un paši redzat, gaisma no viņas ir ļoti laba. Un tās man šausmīgi nepatīk, jo viņas acīs spiež. Teiksim tā, kopsumā esmu ļoti apmierināts ar padarīto darbu. 2,5 dienās viss šis pasākums tika izdarīts, nojaukts, uzjaukts, uzcelts, teiksim tā. Un tagad iziesim ārā pagalmā, apskatīsimies, ko es tur esmu sadarījis. Tādas sīkumiņas es pabeigšu pa vakariem, to laukts un visu pārējos. Beidzot vasaranglē. Tad jā, kopsumā, reku. Bardačoks. Tik liela tā darbnīca ir. Hotups vēl mētājās, viss, viens šausmas. Tā, kas mums te ir? Bože moj. Tad šī būs jaunā terasīte. Tad ideja kāda šeit. Tā siena iet cietī. Ieeja būs šeit. Tur būs līdz pusītē ciet, un te būs buļbuļvanna. Te būs buļbuļvanna, tur beņķīši tā būs pačilot. Un šito es jau pa vakariem taisīju, kad es sāku trešdien, ceturtdien. Man liekas, pa 2 dienām šito es uzrāvu. Pa vakariem pa 2 dienām. Man liekas, ka jā, trešdien, ceturtdien. Un paliek vēl jums tur saliktās līdzi, gan man lai viss pārējais notaka, bišķiņ jūs uzšķinīt. Un tam arī obligāti jāsatais būs notaka un viss pārējais. Bet vēl te ir viss šitais barda kaudze. Tur ir tie labie materiāli, vēl reku, tur ir vakardien nopirkts, ka tos dēlīšus vajadzēja. Bet šitais viss, kas ir šī sūdu kaudze, teiksim tā, tas viss ies projām. Un tad nekas nebūs. Būs tieši pagals, beidzot smuks un viss būs čikinēkā. Cik man pa darbnīcu aizgāja? Nauda grūti tā īstenībā pateikt materiālās, jo es pirku visu lētāko. BenQ varēja nopirkt OSB loksni pa 20 šemta, es dabūju pa 14 pauniem, tāpēc es diezgan daudz arī ietaupīju uz visu pārējo. Tā kā tā. Liekas tā vieta šauri izskatās, bet nē, tur pietiekoši daudz rūmi ir.
Turpat varētu iebāzt kaut kādu instrumentu īstenībā, bet, nu, es pārzīšu, jo paši redzat, šeit šis galds, piemēram, ir pārāk tuvu, ir instrumenti, grūti strādāt, tāpēc šo es obligāti lieku tajā stūrī, šis paliek šeit tepat, teiksim tā, un... Bet, nu, beidzot, ir daudz rūmes un ir daudz vieglāk strādāt un nav tas zāģis, kas te bija un paši redzi, kad var normāli ienākt darbnīcā un aiziet līdz turienē, un tagad jau, kā saka, jāsaka, sākt skraidīt. Nu, vēl bišķiņ šodien jāpastrādā ir, un tad jāķerās klātī terasītei, jāpabeidz tā, ir mūsu svētdienas sula lieta, līdz svētdienai viņai jābūt gatavai, un tās līstas jāsliek darbnīcai, un kopsumā tāds maziņš īsts video. Es, kā es pirms tam teicu, es nefilmēju, tāpēc, ka man galīgi nebija laika to visu procesu filmēt, bet, nu, jā, nekas nav tādu uzcelt. Manā uzskatījumā tas ir easy peasy. Bet, nu, jā. Tagad jāuztais visu pasūtījumu, un tad varēs beidzot normāli kaut ko foršu uztaisīt. Es tāds ceru, tāpēc, ka drūmas ir daudz, ne? Tiekamies nākušo video.